Reiz kādā internetu valstībā dzīvoja un valdīja Smailu karalis. Dzīvoja, valdīja, bēdas raizes nezināja. Bija viņam līgava Smailu karaliene, acu nenovēršama skaistule. Diemžēl dienu un nakti viņa pavadīja virtuālajā datoru pasaulē. Cik reizes karalis viņu brīdināja par interneta lietošanas drošību, taču neklausīja viņu līgava. Rokas klēpī neturot, Smailu karalis rūpējās par savas pilsētas robežu drošību, mācīja pilsētas iedzīvotājiem internetu valsts drošības noteikumus. Bet kādu dienu tā arī nepamanīja, kā viņa līgavu savos ļaunajos nagos ievilināja melnais internettīkls. Gauži bēdājās Smailu karalis. Ko iesākt? Karalieni vajag glābt. Saaicināja viņš karalisko rāti, distances vienību, drošības aizsardzības komandu. 7 dienas un 7 naktis domāja gudrās galvas, kā izglābt no virtuālā gūsta Smailu karalieni, un izdomāja viņi 7 interneta lietošanas drošības noteikumus. Satina rullī, ielika ceļa sainī un devās karalis meklēt līgavu. Uzklikšķināja uz adreses loga, iegāja meklēšanas joslā, uzsauca viltīgajām atsaucēm, un šīs klāt kā likts. Viltnieces kairinātājas, interneta vilinātājas, nāvīgie kāvēji, grāvēji, slidenie tirgotāji, mainītāji, mānīgie iepazīšanās saiti. Kā atrast Smailu karalieni? Domīgs kļuva karalis. Uzlika viņš antivīrusa vairogu, paņēma rokā kodēto zobenu, uzsēdās staltajam melnim mugurā un devās tālajā nezināmajā ceļā. Ilgi viņš jāja, brikšņiem cauri brida kājām, nācās atkauties no uzbāzīgajām, no spamiem nākušajām reklāmām. Un apstājās viņš 3 līmeņu spēles krustcelēs. Izlasīja uz sūnu aprepējuša akmens uzrakstu. 1. līmenī tiksi, laika skaitīšanu pazaudēsi. Nokļūsi 2. tuvajiem muguru pagriezīsi. Aiziesi līdz 3. savu vārdu aizmirsīsi. Saprata Smailu karalis, ka viņam līgava jāmeklē tieši šeit. Cirta viņš ar savu valdības zobenu un uzlauza vilinošo azartspēļu kodu. Izslīdēja no spēles samazglotajiem tīkliem Smailu karaliene, apliecināja sevi ar paroli un metās Smailu karaļa apskāvienos. Samīļoja viņš savu līgavu Smailu karalieni, bet roka pastiepās pēc ceļa saiņa. No turienes viņš izvilka burvju rulli ar interneta lietošanas drošības noteikumiem, teikdams: lūk, tie ir zelta vārdi, svēti tos ievēro. Pirmkārt, vienmēr atceries savu internetu karalistes vārdu, e-pastu, lietotāju vārdu, paroli. Un neklanies visu priekšā, nereģistrējies visur bez vajadzības. Otrkārt, neuzķeries uz spožām reklāmām, aizdomīgiem saitiem, citādi iestiksi purvājā. Treškārt, bet ja atnāca ziņa par lielu vinnestu, netici tām, jo vienkārši tāpat vinnēt nav iespējams. Bet, ja gribi nopelnīt, piedalies mācību projektos un konkursos. Ceturtkārt, lai nepazustu laika izjūta, ņem līdzi gudrības sainīti. Tas ir uzliec taimerīti pirms sēdies pie datora. Piektkārt, ja gribi draudzēties ar citām internetu valstīm, mācies apgūt sociālos tīklus. Sestkārt, neaizmirsti atjaunot antivīrusa programmu, citādi vīruss kā pelēks vilks apēdīs tavu datoru. Septītkārt,
Nelādē nelicenzētas programmas, citādi pirāti noslīcinās tavu kuģa vētrā sabangotajos interneta viļņos. Ritēja asaras Smail karalienei, bet viņa deva solījumu, ka neaizrausies ar virtuālās pasaules kārdinājumiem, bet strādās savas karaļvalsts labā, mācīsies un palīdzēs karaļvalsts virtuālajā pasaulē maldīgi nokļuvušajiem cilvēkiem izkļūt no tās. Dzīvoja viņa saticīgi un laimīgi, sapņoja par zināšanu, robežu paplašināšanu.